Ņemot vērā ministru kabineta noteikumos veiktās izmaiņas, Jēkabpils pilsētas domes deputāti apstiprinājuši izmaiņas pasažieru pārvadājuma noteikumos. Tajos attiecībā par atļauju pirmsskolas vecuma bērniem autobusos braukt bez maksas ierakstīts arī vārds pilsētā. Sijā Jēkabpils autobusu parks direktors Mārtiņš Rupmejs skaidro, ka līdz šim noteikumi šādu privilēģiju paredzēja tikai starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutu autobusos, bet reāli dzīvē darbojās kopš padomjas laikiem ieviestā kārtība, ka bērni vecumā līdz 7 gadiem, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, autobusā drīkst braukt bez maksas. Vidusdaugavas televīzijas aptaujātie jēkabpilieši atzina, ka tā ir laba prakse un finansiāli grūtajos apstākļos vienkāršāk izdzīvot ir tām ģimenēm, kurās vairāk bērnu. Viņi taču arī ir cilvēki, viņu vajag vietu autobusa. Labi, lai brauc. Vai tas ģimenēm palīdz, teiksim, tajās ģimenēs, kurās ir? Tik smalki neesmu par to domājis, bet palīdz noteikti, jā. Viņš var stāvēt kājās, kāpēc viņam jāsēž. Viena braukšanas reize pilsētas sabiedriskajā transportā Jēkabpils pilsētā maksā 30 centīmus. Latvijā vēl tikpat liela biļetes cena ir Daugavpilī un Rēzeknē. Citviet maksa par braukšanu pilsētas autobusos ir dārgāka.